Labvakar, labvakar, labvakar. Rīga TV24 skatītāji. Ir pienācis piekdienas vakars, pareizs laiks ir 20:00, un jūs visi noteikti mājās esat sasēduši pie saviem ērtajiem divāniņiem, pie televizora ekrāniem, blakus mīļotie cilvēki, glāzītes, dzērieni, ēdienu, uzkods, viss pārējais, jo jūs noteikti esat gatavi Karoks TV čempionātām! Šodien ir 4. atlases kārta. Vai tā ir pēdējā vai priekšpēdējā, to es jums paziņošu nedaudz vēlāk. Jā, būs varbūt iespējams pāris mazi pārsteigumi. Bet pagājušajā reizē tālāk tika 10. Cik tiks šoreiz? Nu, šoreiz mēs vēl nezinām. To lems mūsu žūrija. Un ja reiz mēs runājam par žūriju, tad es lūkšu ar aplausiem. Ar aplausiem stādīšu priekšā lielisko aktrisi un dziedātāju. Dāmas un kungi, Vita Baļķinaite! Un, protams, grupas Eiropas līderis Artūrs Duboks! Aplausus! Un kurš gan nezina Artūra dziesmas, vai ne? Kā jūs šovakar jūtaties? Lieliski, viss superīgi. Un kā jūs ir jau kādi zināmi cilvēki tur stāv, vai vēl visus redzam pirmo reizi? Tad jau iepazīsimies. Jā? Veiksim visiem. Veiksim visiem, tieši tā, bet tagad, dāmas un kungi, es piecelšos kājās, kā jau ierasts, nostāšos savā vietiņā, jo tagad ir pienācis laiks pieteikt cilvēku, kurš gan pagājušajā reizē nebija ieradies, tas ir mans priekšnieks, dāmas un kungi. Jā, viņš nebija ieradies. Kāpēc? To mēs pavisam drīz viņam pajautāsim, bet tagad, dāmas un kungi, ar aplausiem sagaidām Karokas krustāvu Frīdi! Lūdzu! Kur tad ir pats Frīdis? Šeit viņš nāk, dāmas un kungi, tas ir viņš. Vīrs ar garu bārdu, ar pelēku garu bārdu, melnu kreklu un, protams, kobras zābakiem. Labvakar visiem! Priekšnieki, Jā, kur tad bija pazudis, ja drīkst zināt? kvalifikācijas celšanas kursos bija aizbraucis. Kādos kursos? Kvalifikācijas celšanas kursos. Un, ja drīkst zināt, kāda kvalifikācija tika paaugstināta? To gan es tev negribētu pateikt. To ne. Es vienīgi vēl gribēju teikt, ka arī nākošās 3 reizes es būšu kvalifikācijas celšanas kursos, cienījamie skatītāji. Bet jūs jau ziniet, ka Karokas pasākums vada daudz cilvēku, un Rock kafejnīcā jūs esat redzējuši, ka vada dažādi jauki un atraktīvi pasākumu vadītāji. Viņi būs arī nākošās 3 reizes. Man jāmācās. Bet es domāju, ka kopējā standarta lietiņa, teiksim tā, sadziedāšanās visi jau zina dziesmiņu. Tā kā es domāju, DJ, lūdzu mūziku, un mēs varam nedaudz iesildīt balsis ar labi pazīstamām, zināmām dziesmām. Mikrofoniņš, droši, jūs varat laist papli. Paņems sākumu, Armand. Armand, sākums uz tevi. Aiziet! Visi mani saucā vārdā, kuru grūti atkārtot. 1, 2, 3, 4. Māte katru dienu lika izejas putru, bet aizmugurā draugu balsis skan. 1, 2, 3, 4. Pīrācik nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrācik nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrācik nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Un mums spēlēt pats un pasētījām. Pīrācik nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrācik nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrācik nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Un mums spēlēt pats un pasētījām. Solo Mārtiņš. Tu pierod lēnām pie soliņiem, jā? Un? Bērni liekas, mācās jau 3. klasē, vārdus, kurus grūti atkārtot. 1, 2, 3, 4. Sieva, nelaiž mani, pēc viena, 3 reizes dienā. Beigās loka draugu balsis skan. Skatītāji! Pīrācik nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrācik nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrācik nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā.
tad nelielas dejas, iekstri un gurnības. Bet šitā jums būs jādara visu pasākumu laikā. Ļoti labi, dejojam. Nu, kur ir? Aiziet tančī. Un visi! Pierādzi nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pierādzi nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pierādzi nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Bumbu spēlē basu bāzēties. Pierādzi nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pierādzi nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pierādzi nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Bumbu spēlē basu bāzēties. Pierādzi nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pierādzi nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pierādzi nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Bumbu spēlē basu bāzēties. Pierādzi nāc ārā. Malači! Aplausus jums un arī, protams, mums un visiem Šodien būs pārējiem. jautri, ne? Es jūtu. Šodien būs jautrs, jūtri iepazīsies Izskatās, ka jautri sanākus cilvēki. ir ļoti laba kompānija. Nu ko, tagad pāris vārdos pastāstīšu par noteikums, kurus noteikti, ja jūs bieži skatāties mūsu pārraidi, tad, ja jūs ziniet, bet es jums atgādināšu. Kroks TV čempionāts risinās 16 nedēļu garumā. Šodien ir 4. atlases kārtas raidījums, bet vai beidzamais, to mēs vēl īsti nezinām. Man aiz muguras stāv daudz dalībnieku, kaut kur ap 30 jūs esat kaut kur, vai ne? Ir ap 30. Jā, ir. Viņi nav skaitījušies. Neliksim mums pirmo, otro skaitījušies. Nē, pirmo, otru, tas jau bija skolas laikā, tagad man bija pierādziņas savukārt tajā laikā. Bet, jā, atgriežoties par noteikumiem, šie visi dalībnieki ir gatavi cīnīties par iekļūšanu tālāk nākamajā kārtā. Cik kopā tiks nākamajā kārtā, mēs tiešām nevaram zināt, jo tas viss dalībnieki ir atkarīgs no jums, cik jūs būsiet atraktīvi, cītīgi un cik labi par jums balsos. Bet tagad, Frīda, varbūt pāris vārdos arī pastāsti cilvēkiem, kas varbūt ir pirmo reizi ieslēguši mūsu kanālu piekdienas vakarā un nezin, kas šeit notiekās pēc tā vakara. Proti, ka mums beidzās karokas dziedāšana šeit ēterā. Pirmkārt, ja viņš pēdējā laikā pirmo reizi ir ieslēdzis šo kanālu, es teikšu, viņš ļoti daudz ir zaudējis. Ļoti daudz, jo šis ir tomēr, es uzskatu, jautrākais pasākums, kas vispār ir iespējams. Dziedāšanas laikā, dārgie dziedātāji, iespējams dažādas traucējumi, kādi nezinu, bet tie, kas ir redzējuši televīzijā skatījušies, tie zina. Vērtēsim mēs praktiski visu, jā, cienījumā žūrī, mēs vērtēsim ne tikai dziedāšanu, mēs vērtēsim atraktivitāti, mēs vērtēsim to, cik atjautīgs ir cilvēks uz dažādiem āķīgiem jautājumiem, kā viņš prot mest kūliņus varbūt un ritentiņus un ko nu viņš vēl var izdarīt. Priekšnieki, es domāju, ka ir pienācis Par špagatu puspunkts klāt. Puspunkts klāt. Redziet, akrobātika. Es zinu, ka Arturs taisīs 2 špagatus. Viņš grib punktu dabūt. Bet tagad gan es domāju, ka ir laiks ieņemt vietas, cienīties jums, jā? Nu, vēl veiksim. Arī dalībnieki arī droši ieņemt savas vietas zālē. Paliek tikai pirmais piecinieks paliek, pārējie iedroši zālē un aši, ejam zālē. Kā saka, bet par to laiku nedaudz pastāstīšu pāris vārdos jums par noteikumiem šeit atlasē. Tiek aicināti dalībnieki ik pa 5 stāv uz skatuves un tad tiek izvēlēta dziesma. Dziesmu neizvēlās paši dalībnieki, dziesmu izvēlās Frīdas un viņa DJs. Proti, sāk skanēt dziesma, un viens dalībnieks nāk priekšā un sāk viņu dziedāt. Dzied līdz brīdim, kad žūrija paceļ vai nu zaļu, vai nu sarkanu tāflīti. Zaļa vai sarkanu tāflīti zaļa. Tas nozīmē, viss ir superīgi, jums ir jādzied karoku, jums tas padodās, un bez sarkanā tāflīti, nu, vajadzētu nedaudz vairāk varbūt pamācīties un patrenēties. Atskan gongs, un uzreiz nākamais dalībnieks. Un tā, kamēr visi 5 iziet, žūrija pasaka pāris komentārus no savas puses, kas patika, varbūt kas ne, varbūt kāds komentārs par kaut ko, bet galējais lēmums, protams, atgādina, kad būs pašās beigās. Nu, un ko vēl jums teikt, ko jums ziņot? Es domāju, ka vai jūs esat gatavi? Jā, esat gatavi, jā? Vai skatītāji ir gatavi?
Bet pirms mēs sākam, es domāju, es nedaudz vēlos iepazīties ar katru. Pastāstiet vārdiņš, pilsēta un ar ko nodarbojamies. Andris Bergmans, Ventspils, frizieris. Ko es atvainojos nodarbojoties? Frizieris. Frizieris. Es redzu, jums ir diezgan ievērīga frizūriņas galvas. Labi, jūs cienītā? Mani sauc Inga, es esmu no Piņķiem. Es mācos koledžā, surdotulks, nedzirdīgo zīmju valodu un spēlēju regbiju. Un tad varbūt es zīmju valodā varbūt pasveicinam kādus citus. Ir iespējams pasveicināt? Redz, tagad es arī zinu pasveicināšanu. Man liekas, Inga ne pirmo reizi jau piedalās, jā? Ir redzēts sejas, nē. Lienīt, lūdzu. Esmu Liena no Engurs un Dursupes. Pasniedz ģitāru spēli. Iespējams, ja viņi tiks finālā, būs arī ģitāra spēle. Un cienītā? Man sauc Aiga. Esmu mājasaimniece no Ikšķils. Lieliski! Ar katrā mājā vajag savu saimnieku. Tas jums būtu jāzina. Armands ir redzēts. Armands stāsti. Esmu Armands Lozinskis, dzīvoju Rīgā, nodarbojos ar dziedāšanu. Lieliski. Tad jau šī ir Armanda īstā vieta. Nu, ko dāmas un kungi? Sāksim no viena gala un tad arī secībā uz turieni. Lūdzu, Andris, frizieris, tu esi pirmais, ņem mikrofonu, DJ, mūziku, priekšnieki, viss kārtībā, varam laist? Aizvien gaisā. Dziesmu zinām, jā? Protams. Varam arī jādejo arī. Būt tavā tuvumā, ko vēl var vēlēties? Vēl var vēlēties tuvāk būt. Tuvu būt, ko vēl var vēlēties? Vēl var vēlēties tuvāk būt. Klausinam ritmiņu, ļoti labi. Tavā tuvumā, ko vēl var vēlēties? Vēl var vēlēties tuvāk būt. Cik tuvu var? Tuvu būt, ko vēl var vēlēties? Vēl var vēlēties tuvāk būt. Tuvu būt, tuvāk vēl, ko vēl var vēlēties? Tuvu. Es jau vajag koncertiņā. Tuvāk vēl, ko vēl var vēlēties? Vēl var vēlēties tuvāk būt. Tuvu būt, vēl tuvāk. Vēl tuvāk. Ko vēl var vēlēties? Visu sāk no tālienes. Zāle. Tālāk vēl. Tev es tālu. Nākamais. Ingai mikrofons. Tev es. Deji, ļoti ap deji, neaiziet, ļoti ap deji. Viss gaisā! Šādi dejo piņķos. Šī ir piņķu deja. Tagad viss kopā! Visi kopā. Būt tavā tuvumā, ko vēl var vēlēties? Vēl var vēlēties tuvāk būt. Tu būt, ko vēl var vēlēties? Vēl var vēlēties tuvāk būt. Tuvu, tuvāk vēl, ko vēl var vēlēties? Tuvu, tuvāk vēl, ko vēl var vēlēties? Tuvu, viss kopā, tuvāk vēl. Viss kopā, jā. Tuvāk vēl, ko vēl var vēlēties? Ļoti labi, šoviņš deja. Mikrofons. Lienei. Inga. Mīļākā dziesma. Mēs jau leidžam dziesmu. Labi, leidžam tālāk. Eju bez gala, es viņam labāk patikās bez sava lielā bala. Es mīlēju reiz šoferi zem sāgas lienko lūri, bet šis man tikai stāstīja, kā grozīt autostūri. Nāc pie mani šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dāsā krīt. Nāc pie mani šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli
seksuāli čiekuri mana dāzā krīt. Dej, vajadzīgi. Jūs varat pelnīties punktus arī ar dejām. Es mīlēju reiz zemnieku, kurš viens vīnāja mantu. Tā vietā, lai man apskatu, viņš rīmēja man pantus. Es mīlēju reiz beņķeri un prasīja to baudu. Viņš solījumus barstīja, ka lecu papīr naudu. Nākamais. Rīt, seksuāli čiekuri mana dārzā krīt. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt. Seksuāli čiekuri mana dārzā krīt. 180 dolari. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt. Seksuāli čiekuri mana dārzā krīt. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt. Seksuāli čiekuri mana dārzā krīt. Seksuāli čiekuri mana dārzā krīt. Nākamajam. Armands. Zaļš. Nākamā dziesma. Armands, nāc, stājies vietā. Ārkārtīgi vienprātība valda žūrijās. Nesaprotu, kāpēc. Armand, galvenais nesāc raudāt. Bez asarām. Būs grūti noturēties. Centies, Armand, centies. Es tev ticu. Šam ticu. Kur tavi smiekli, kur tavas asaras? Kur tās ir? Pāri no visa nav palīdzis vairs nekas. Itin nekas. Pirkstos kūp cigarete, glāzēm ir sarkan vīns. Izkustie tavi sapņi kā parafīns. Skatiens pār telpu, lēni kā dūmi krīt. Kur tie dūmi krīt? Nezinu vēl kam mosties uz pleca rīt. Rītdien. Sēdi pie tukša galda, gaidi, kurš pienāks rīt. Bet varēja būt arī viss kādreiz savādāk. Vai skobā! Tavas acīs dziestot kvēl. Padziedam, ne? Ļoti labi sanāc. Uguns kungs. Nāc te. Un tev sevis mazliet žēl. Kā šīs liesmas vairs nevienu nenobūs. Tad pabeigsim šito visi smuki kopā šito dziesmu. Zāle arī, vai ne? Un jau brīdī sēd, ka blakus ir Renāts Kaupers, ja pievar acis. Visi ziedi, visi tu tiem līdz. Pienāk reiz brīdis, kad parfins vairs nepalīdz. Maz nepalīdz. Citai būs tavā vietā, glāzēli ir sarkan vīns. Sarkans tas vīns. Salkanai dviesmos kūstošais parafīns. Viskopā! Tavās acīs dziesto kvēl. Kurtizāņu uguns kungs. Un tev sevis mazliet žēl.
šīs liesmas vairs nevienu nenovūs. Tavās acīs dziestot klāt, kur tisāņu uguns kūs. Un tev sevis mazliet žēl, ka šīs liesmas vairs. Paldies Lazinskim! Paldies Lazinskim! Paldies! Paldies Zariņam par šito foršo dziesmu! Paldies par backing vocal, bija ļoti labi! Un paldies jums par palīdzēšanu šī dziesmā! Šitas bija labi! Tā, ir pienācis tas brīdis, kad žūrijas komentāri. Lūdzu, žūrija, klausos jūsos, ko sacīsiet. Nu, Vita sāc ķidāšanu. Nē, nu sāc tu pirmais. Es kā vies. Es piebeigšu visus. Nu, tad sākam no tā gala. Sākam no tā. Tomēr, jā. Ok, jā. Es esmu vēl emociju pārņemts sakarā par dziesmu Pirādziņš, kurš nāk ārā. Tāpēc, ka es tikai šodien uzzināju, ka dziesma ir arī 1. pāns un 2. pāns. Vispār ļoti daudz dziesmas ir tādas, kuras nekad nebija dzirdējis. Domāju, ja es būtu tur uz skatuves, tad diez vai es vispār varētu Pārvarēt 1. pantu. Jā, tāpēc, kad es tekstu tiešām ļoti daudzām dziesmām nezinu. Nē, nu, bet skaidrs, ka jau diezgan daudz Maskavā bija, vai ne? Jā. Tas jau zinām. Bet Pirādziņš, protams, ir topā, jā. Nu, ko es te pateiktu par Andri Bergmanu, frizieris? Labi. Braukšu Liepāju matus griezt. Ok? Paklau, es zinu, ka Zverevam Pugačo palīdzēja, vai ne? Tur tik pie dziedāšanas. Tev arī ir kāds, kas tev palīdz pie dziedāšanas tikt? Nu, tur tā... Liepājas Pugačo. Nākošajās plauktos, lai tu tiktu. Vēlreiz. Es saku Zverevam, nu, jūs ziniet, frizieru Maskavā, vai ne? Viņam Pugačo palīdzēja tikt tālāk mazliet. Kas man palīdzēs? Frīds, protams. Ne? Nebūs? Būs Frīds, paldies aplausus. Vita, lūdzu, tavs komentārs. Par Andri? Par visiem kopumā. Par ko tu gribi? Varbūt par kādu es pilnīgi aizmirstu. Var par mani vai Frīdu komentēt vai kādu no skatītājiem? Nu, Frīda, mēs ar citu... Frīda, es nezinu, vai tu atceries, kā mēs iepazināmies. Sākās. Kādreiz bija tāda cita opera, ja tu atceries. Kas tad to var aizmirst? Nu, jā, un tur bija bārs, teiksim, pie Deju grīdas. Nu, mēs tur tikai strādājām, un tu nāci trešdienās karaoke vadīt. Jā, bija tāda lieta, un mēs vēl runājām ar tevi par grāmatlasīšanu. Jā. Jā, tā bija. Bet par mūsu dalībniekiem runājot, Andrim ļoti skaisti deklamējamā balss. Tiešām visu cieņu, ļoti skaisti. Aplaus Andrim. Varbūt aktieris viņš ir, ne? Frizūra skaista, ļoti skaista. Frizūra tāda kičīga, jā. Inga Malacis, viņa arī atrada veidu, ja gadījumā tonalitāte nedara, tad ļoti labi, ka var palīdzību no zāles palūgt, ja? Liene, nu, ļoti skaisti, man patīk tas čiekuriņu variants. Tev ļoti, man liekas, tā ļoti mīļa un atbilstoši tā dziesma tā. Cenas, ka pārtraukšu Lienu tikai smaidi, lūdzu, tu biji ļoti sabijusies. Ja tu vēl smaidītu, tad tu būtu vispār uzvarētāja numur 1. Varētu pat kādu prožektoru izslēgt, pietikt ar viņas smaidas gaisu. Protams. Aigu Malacis, ka viņa dejoja, bet man ļoti, tiešām, es pilnīgi apstulbu no tāda pozitīva šoka Armāna superbalss. Tiešām ļoti skaists tembrs. Nu, es zinu par Armānu, ja viņai vēl trāpīsies vēl īstāka dziesma kā šī, mīlīšos vienkārši tas būs kaut kāds sprādziens, bet nu... Labi, ka pagaidām bija tikai sagatavot. Jā, bet starp citu, tas nenozīmē, ka ja tie salikt plusiņi, ko mēs... Kamēr žūrija varbūt tur apdomājās... Ne, mēs neko nedomāsim. Jūs mēs domāsim, ja? pēc tam pēc visiem mēs domāsim. Sarunāts. Tad var laižam šos lejā. Lūdzu, ieņemiet savas vietas apakaļ zālē. Nākamais piecinieks numur 2. Kur mums ir otrais piecinieks? Lūdzu, stājamies rindiņā. Bet kamēr piecinieks lēnā, garā, viens pēc otra nāk, stāties rindiņā. Mēs dodamies neilgā, mazītiņā reklāmas pauzē, bet pēc maz brīža tiekamies šeit atpakaļ Rīga TV24 studijā. Nu ko, sastājamies. Es nāku tevi just, kad vienmēr tā, nebonīte būt. Tā jau gan!
Labvakar, labvakar! Rīga 924 skatītājiem, mans vārds ir Mārtiņš Kavzems, un šis ir Karokas TV čempionāts, un mums sākās jau dziedāšana. Pirmais piecinieks jau ir nodziedājis, un nu uz skatuves jau ir uzkāps otrais piecinieks, un viņi ir gatavi sev pierādīt, gatavi dziedāt dziesmas, kuras iespējams viņi nemaz nezina. Tā kā no pirmā piecinieka mēs jau uzreiz došos klāt, iepazīsimies nedaudz tuvāk, lai arī jūs ziniet, kas tad pie manis šodien ir ieradušies. Vārdā? Kristofers. Ok, un ar ko nodarbojamies? Medicīnas darbinieks. Tātad mediķis. Ļoti patīkam aplausus mediķiem. Jā, nu gadās kādreiz mediestādē būt. Tas pēc tam skanēs. Jūs vārdā ar ko nodarbojamies un no kurienes? Vārdā Rihards, nodarbojos ar datu analīzi, datu apstrādi, un esmu no tādas vietas kā smelteri. Smelteri. Sveiciet smelterei! Klausos. Cellers no Rīgas. Es domāju, daudz komentārus vairs nevajag. Ko es nodarbojos? Es sargāju autiņus un darba laikā mētāju nažus, spēlēju dārtu un kubiku liek kopā, lai nebūtu skumīgi sutku sēdēt. Iespaidīgi. Ir kādreiz salikts kubiks rubiks? Bez problēma tagad. Es jau jūtu, ko es darīšu pēc tiešraides. Klausos? Judīte no Rīgas, dažreiz Lubāna, pilna laika māmiņa un nepilna laika studente. Bet labi, tad Lubāna vai Rīga izvēle? Šobrīd Rīga. Ok, Rīga, aplausi. Sveiciens Rīgai. Esmu Madara no Rīgas, studēju. Madara, ko studējam? Mākslu. Mākslu, kādu mākslu? Dažādas mākslas. Visādu. Visādu mākslu. Labi, tad sveiciens arī visādas mākslas cienītājiem. Nu ko, lūdzu, es domāju, dziesma var sākties un Kristofers var nākt pie ekrāniņa. Mazcenas mobilais. Ir mobilais kabatā vispār. Es redzu, kaut kas tur ir. Vai lukturīts. Sāli var dziedāt līdzi, un arī žūrī var dziedāt līdzi. Visi varam dziedāt līdzi. Tirgo, pēc un zvani naktī un dienu. Publika palīdz ar ekrāns krāsains virgo, taustiņu tik nospied vienu. Vienu. Televizors mirgo. Mirgo. Reklāmas tur naktī un dienu. Mobīlos tur tirgo. Dienas vairo vien gan. Mazcenas mobilais kabatā. Tagad visi čikiniekā. Vienalga, kur tu atrodies, atbraukādiem avienies. Mazcenas mobilais kabatā, tagad visi ir čikiniekā. Vienalga, kur tu atrodies, ar draugiem paziņām sazinies. Nu ko, ātri uzrakstam ātru īziņu mammai, tētim. Esam Rīga 924 studijās, skatāmies Karokas TV čempionātu. Rītviņi, ļoti labi. Visur tur tik sāna. Nākamais. Ir augusti, vairs nekur nav gana. Nekur nav nākana. Arī tad, kad miegā dusi, mobilais pie rokas. Telefons par vienu tik latu, beigušās tev mokas. Uzmet jaunam draugam skatu tagad. Mazcenas mobilais kabatā. Tagad visi ir čikiniekā. Vienalga, kur tu atrodies, ar draugiem paziņām sazinies. Mazcenas mobilais kabatā. Tagad visi ir čikiniekā. Vienalga, kur tu atrodies, ar draugiem paziņām sazinies. Bet deji no tevis, deji. Ļoti labi. Jā, kājas ļoti labi mētājumi, ļoti labi. Bet šī ir punktiņi iet. Ļoti labi. Mazcenas mobilais kabatā. Ir tas telefons kabatā. Tagad visi ir čikiniekā. Vienalga, kur tu atrodies, ar draugiem paziņām sazinies.
Mazcenas mobilais kabatā, tagad viss ir čikiniekā. Vienalga, kur tu atrodies, ar draugiem paziņām sazinies. Na, 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 na. Šitos vietas zin visi. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Labi! Zvaniet, kurā laikā? Kurš kādam zvanīja? Kādam zvanīja telefons? Ne? Labi, nākamajam. Judīte! Judīte Meijere. Kā viņi saka, tad no Rīgas, ja? Lūdzu, Kur tev dziesma vairāk studijā. fani, Rīgā vai Lubānā? Viņa jau teica, ka Rīgā. Rīgā vairāk, jā? Nu tad viena Rīgas dziesma, lūdzu. Dzīvoja reiz lapā zārā, dzīvoja kā visiem garā. Arī sev, augdama pēc zvaigznēm kārī, dzīvoja tā lapām pārī. Arī sev, Arī sev. arī sev. Un tad viss kopā, aiziet! Skaties ceļinie, tur augstu, augstu gaisā. Staigā ziemelis un mazas lapas gaisā. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārtās. Lapas dzeltenās un lapās tumši sārtās. Nemanot tā mūsu lapās, nemanot par zvaigzni tapā. Arī tu, arī tu. Arī tu, jā. Nemanot tā zemē kritā, sadegot turpat, kur citās. Arī tu, arī tu. Nu ko viss kopā? Skaties ceļinie, tur augstu, augstu gaisā. Staigā ziemelis un mazas lapas gaisā. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārtā. Tieši sārtā. Jā, nākamajam mikrofonu. Aiziet! Lapas tumši sārtās. Ties, tur augstu, augstu gaisa. Staigā ziemelis un mazas lapas gaisa. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārtās. Lapas dzeltenas un lapas tumši sārtās. Ļoti tumši sārtās. Dej, maestro, dej! Ļoti labi! Tumšāk sārta nav! Tumši sārtās. Publika ir ekstāzē. Paldies! Paldies! Bet viņiem patīk, vai ne? Bet žūrī ir pilnīgi neizpratnē. Jums patika? Kāds eros, laikam. Mārtiņ, bet žūrī ir pilnīgā neizpratnē, jo mēs neko nesapratām. Tāpēc varbūt dosim iespēju Arvīdam sākt arī nākošo dziesmu. Nākamo dziesmu? Jā. Es gatavs? Jā, es to galīgi nes cauri. Es gatavs? Vai jūs nesaprat tur, ko? Ko te Vītiņ nesprat? Zinām dziesmu, jā? Vai kāds vēl atcerās šo dziesmu? Kāds
man šorīt teica? Teica gan. Krodziņā baļuks būs. Nereāls baļuks. Kāds man šorīt teica? Ka meitenes aicina mūs. Kas būs? Kas būs? Kas būs? Kas būs? Kas būs? Krodziņā aicina mūs. Kas būs? Kas būs? Kas būs? Kas būs? Krodziņā aicina mūs. Viss ko? Dziedam. Arvien dziedam! Lai visi, kas ir te, labiem draugiem kļūst. Lai krodziņš beidzot vieno kopā kūst. Lai visi, kas ir te, par labiem draugiem kļūst. Urā! Kur tā dziesma palika? Tur muļājos ar to meldiņu drusciņu. Kur tā dziesma palika? Nākošais dziedātājs. Nākošais dziedātājs. Mums vēl viena palikusi. Lūdzu, sākam. Stop, es kaut ko sajaucu. Nu ko? Kāds man atkal teica? Nu labi, kurš tev to teica? Krodziņā baļuks būs. Opacā. Kāds man atkal teica? Atkal? Ka meitenes atkal grib mūs. Mani grib. Kas būs? Kas te būs? Kas būs? Kas te būs? Atkal krodziņā baļuks būs. Būs baļuks! Kas būs? Kas būs? Jau! Kas atkal aicina mūs? Lai krodziņš beidzot vieno kopā mūs. Lai visi, kas ir šeit, par labiem draugiem kļūst. Par pašiem labākiem draugiem. Krodziņš beidzot. Krodziņš beidzot vieno kopā mūs. Lai visi, kas ir šeit, par labiem draugiem kļūst. Lai krodziņš beidzot vieno kopā mūs. Viss mūs! Lai visi, kas ir šeit, par labiem draugiem kļūst. Pašiem labāk! Lai krodziņš beidzot vieno kopā mūs. Lai visi, kas ir šeit, par labiem draugiem kļūst. Kļūst! Lai visi, kas ir šeit, Rīga TV 24 studijā par labiem draugiem kļūst! Es gribu zināt, kas izvēlās tās šitās dziesmas, ko? Kurš izvēlās? Es izvēlos, jā? Nu, laikam tu? Tad nu viss reizē komplimenti Frīdim. Frīdi, tu esi labais. Tev ir lieliski dziesma izvēle. Jūs pēdējo reizi dziediet tik skaistas un tik vienkāršas dziesmas. Nākošais tā nebūs. Tie, kas bija uz pirmajām atlasēm, viņiem bija vieglāk, jo šitās bija skaistās dziesmas, ko visi zina, kas visiem patīk. Tālāk tā vairs nebūs. Bet jūs vēl ir paveicies. Nu ko? Mums vienkārši... Frīdi! Mums sākam ielikt mīnus, mums visiem ir plusi. Vai ne? Nu ko? Man jau ziņo no augšām, kad jāķerās klāt pie žūrijas. Sākam no Daļā dzimuma. Arvīt, paldies milzīgs! Paldies, ka jūs visus mūs sapurinājāt! Jā, ok. Tālāk. Uz kuru no galiem? Es vēl joprojām esmu šokā par dziesmām, jā, tā... Pierācīt nāc ārā. Nē, par šito te par mazcenas mobilo telefonu. Tiešām ir tā dziesma, jā, vai tos atcerēja mūsu Latvijas teleoperatoru dīleri, ne? LMT, Tele2 bita, jā. Nē, tas ir dots Sandra, tiešām, jā. Jā? Jā, viņi, sapcīt, kā es to dziesmu uzzināju, viņi atnāca pie manis uz karaoke un teica, es gribu nodziedāt savu dziesmu. Un tā arī bija tā viņa dziesma, tā es arī pats ar to dziesmu iepazīju. Bet par dziedātājiem? Par dziedātājiem, nu, Kristofers, jā. Es tikai
kredītā, tāpēc, ka tu esi ārsts un droši vien, kad ja es pie tevis griezīšos, tu man atriepsies, tāpēc es tev parādīšu zaļo gaisu. Kas tu esi pārsts? Ko tu dari? Praktologs? Ja godīgi es Sirds neesmu negaugā. ārsts. Sāksim ar to. Ko? Bet es strādāju sirds ķirurģijā. Oh. Un starp citu, Tas ir nopietni, gribēju jā. man Tas ir meitenes, nopietni. lai es pasveicinu. Sveicienu Stradiņas slimnīcas 21. nodaļai manām kolēģiem un visiem ārstiem un visiem pārējiem Viss, kas Stradiņas tādā. slimnīcai. Woo! Paldies. Reizē paldies visiem medikiem. Es domāju, ka Paldies. sirdis tu No pieskati sirds daudz paldies labāk nekā sirds dziedi. mediķiem. Tas ir labi. Nu, Frīdi. Tas bija labs, jā, ko viņš saka. No sirds paldies sirds mediķiem. Jā. Protams. Frīdi. Nē, es neko negribēju speciāli. No Arvīds, kurš tas Arvīds, cik tu diskus pats esi ierakstījis? Kādu 10, man liekas, tev varētu būt? Savu disku. 50. Cik? 50 vai 60. 50 Un vai- krievu valodā kāds 40 dziesmas. 40 dziesmas, jā? Tā neko. Nu, jā. Tātad Arvīdam 4 albumi jau. 50 dziesmas, bet novēlēsim viņam to vienreiz to kubiku, to mēs salikt kopā, jā? Paldies pieciniekam. Piecinieks var ieņemt savas sēdvietas, un piecinieks numur 3 nāk augšā. Bet, protams, paldies arī žūrijai. Jūs esat tiešām lieliski. Jauks komentāri, man patīk. Nu, kur ir nākamais piecinieks? Neredzu nākamo piecinieku. Bet atgādināšu par to laiku, kamēr man nākamais piecinieks nāk par balsojumu. Visi šeit klātesošie, visi, kas ieradušies mums Rīga TV 24 studijā. Jums ir iespēja, tikai un vienīgi jums ir iespēja nobalsot par šiem lieliskiem dziedātājiem, dodoties uz mūsu kafejnīcu On Air Café. Iegādājieties kaut ko, jebko jūs saņemsiet kuponu. Saņemot kuponu, jūs uzrakstiet uz kuponu vārdu. Dziedātāju vārdu, piemēram, Ivo, Ieva, Linda vai Liene. Un iemetiet turpat blakus trauciņā, un pēc tam mēs saskaitīsim balsis, un par to, par kur būs savākts visvairāk balsis, tas tad arī saņems balvu no mūsu kafejnīcas On Air Café. Bet kamēr es te stāstu par balsošanu, es skatos, kad ir saradušies jau nākamie dalībnieki. Nu tad vārdiņš no kurienes un ar ko nodarbojamies? Inga no Jūrmalas Rīgas Ulbrakas, maisaimniece, Domziņa pensionāra. Pensionāri. Pensijas jau 18 gados jau sāk dalīt, vai kā? Liek stāties iekšlietu ministrijā, tur pēc 20 gadiem dod to pensiju, ja tu esi slims klikums. Tātad tev ir vairāk par 20 jau, jā? 22, domāju. Labi. Ok, super. Lieliski. Atvainojies, tā, lūdzu, Ieva, jā? Jā, esmu no Rīgas, strādāju tirzniecībā. Ko jūs tirgojat, cienītā? Vai visu, ko vajag? Piemēram. Kāds pieprasījums? Ok, un kāda mīļākā karoks dziesma? Visas. Visas? Ir latviešu valodā. Nu, tad šodien vēl paveiksies. Tirgo visu un patīk viss. Ivo, uzvārdā Ozols. Čau. No kurienes? No Cēsim, no Siguldas, no Rīgas un vēl no tādām citām vietām. Jums jau nav jāsauc visas pilsētas, kurās jūs kādreiz mūžā esat bijuši. Vienkārši pilsēta, kurā jūs tagad mītenaties un ar ko jūs nodarbojaties. Šobrīd no Ziepnekalna. Ziepniekalns, tad nav ne Cēsis, ne Liepāja, ne kas, bet un ar ko nodarbojamies? Esmu Namdars. Namdars. Lieliski. Ja kādam ir jādara kāds nams, tad Ivo būs īstais. Aplausos Ivo. Labi, turpinājumā. Dačukiņš. Dačukiņš, ok, Dačukiņš, no kurienes esam un ar ko nodarbojamies? No Rīgas. Brīvajā laikā dzied karaoke, jau patīk. Nodarboties. Auklē bērns. Patīk dziedāt karaoke, ja? Jā. Un cik bieži dziedam? Bērns auklējot katru dienu. Tāda vardītāja un viss. Te redz kā, auklējam bērns un paralēli trenējamies karaoke. Vispusīgi, kā saka, 2 zaķi ar 1 šāvienu. Linda. Jā, esmu Linda, esmu no Ozolniekiem un studēju multimediju komunikācijas. Skanēja diezgan izsmeļoši. Es domāju, ka es jau dodu mikrofonu. Man interesē, Jā, aplausos. Man interesē, vai Jakobsonas ir māsas abas, jā? Sakritība. Viņas ir brāļi, vai tu neredzi? Labi. Žūrī to ņems vērā, ka jūs neesiet radnieces. Nu ko, dalībniece numur 1. DJs, aplausi, viss kopā un varam savu!
Zināma dziesma. Dzirdēt. Baltas lapas apsēžos, kā pie baltas domas kapa. Un kas pažēlos reistos, kas viens otru nesastapa. Un kas būs tik drosmīgs pateikt, Kurš tad pateiks? ka nav vainojams neviens. Neviens pats. Kas būs tik drosmīgs pateikt, ka nav vainojams neviens. Un tagad viss kopā. Šodien mums visvairāk stāstā, lietus lāses pieskārījās, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviena. Šodien mums visvairāk stāstā, pieskārījās, Es pats un pieskārījos. man pietrūkst viena glāsta, Labi. vai tev nepietrūkst neviena. Deja, neliela deja. Mazā deja. Nākamais mikrofons, nākamiem. Jākapsonē. Lūdzu. Deja turpinās, ļoti labi. Tad rīņķi, kad vilciņu uzgriežam. Ļoti labi. Aplausus. Uzmanīgi, ka galva nesareikst. Beidzot. Pie baltas lapas apsēžos, kā pie baltas domas kapa. Un kas pažēlos reistos, kas viens otru nesastapa. Žēl gan. Un kas būs tik drosmīgs pateikt, ka nav vainojams neviens. Un kas būs tik drosmīgs pateikt, ka nav vainojams neviens. Un tagad viss kopā! Šodien mums visvairāk stāstā, lietus lāses pieskārījās, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens. Šodien mums visvairāk stāstā, lietus lāses pieskārījās, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens. Dei. Šī pati dziesma tikai Girišās balss izpildījumā. Lūdzu, Ivo. Mazā dejā ir Ivo. Robotiņš. Soliņš, paldies. Tagad tavs. Pareiz, māsīk, šitā ir tavu vieta, šitā ir solo vieta, ir tavu vieta. Šodien mums visvairāk stāsta, lietus lāses pieskāriens. Un man pietrūkst viena glāsta. Ar mani nebūs. Vai tev nepietrūkst neviens? Laišam tālāk. Aplausos! Laišam nākošo dziesmu uzreiz. Es domāju, no nākamās dziesmas kādu daļiņu varētu iedot. Vai ne? Ir zinām dziesma? Publika, jūs šeit esat? Nu tad dziedam līdzi, ja zinām. Ja ne? Tad vienkārši sitam ritmiņam, ar plaukstiņām. Ar tevi Nekād ar mani. mēs nebūsim kopā. Nē, recīt, tiešām nepārprot, nebūsim. Tu būsi kā rīts, es būšu kā vakars. Tu būsi kā vējš, Kurš to dzied tev? es būšu kā klusums. Es būšu kā tu Kā tu pats?
Tu būsi kā es. Viss kopā! Mana vienīgā, vien tu. Tu mana vienīgā, vien tu. Ar tevi nekad mēs nebūsim kopā. Bet kamēr skan šī dziesma, turpiniet dziedāt droši. Mēs TV skatītāji dodamies nelielā reklāmas pauzītē un tiekamies pēc pāris minūtēm šeit pat Rīga TV 24. Nepazodām! Dzied, dzied! Esiet sveicināti šeit pats atpakaļ Rīga TV 24 skatītāji. Kroks TV čempionāts kopā esmu ar jums es, Mārtiņš Kapzemes un man lieliskā žūrija. Un tad, mēs palikām pie Dačukiņa. Dačukiņa ir no kuras piecinieks tu esi? Trešais piecinieks. Dačukiņš ir no trešā piecinieciņa. Un vai tu esi gatava savai dziesmai, jaunai dziesmai? Droši. Jā, DJ, lūdzu jaunu dziesmu. Puķu nakts. Ir īstā laikam, jā? Bet lūdzu, šī ir dziesma tev. Dažiem veicās ar dziesmu uztrāpīšanu. Un šeit esot klātsoši, droši dziedam līdzi, arī jūs tur mājās esi televizoru ekrāniem dziedam līdzi. Vakarā, nāc par puķi vakarā. Tu starp puķiem tāda puķe vienīgā. Sarkanā, tu man mūžam tumši sarkanā. Tā, kas deg, tā, kas sāp, tā, kas klīst. Asinīs, tā, kas kliedz, kad ir nakts. Kad ir nakts, kad ir nakts. Kad ir tāda, kad ir puķu nakts. Puķe vakarā, puķe tumši sarkanā. Nākamie. Iekšā nakts, melna nakts, tā nakts. Pilsētā, tikai mūsu pilsētā. Mūžīgā, tu man puķe tumši sarkanā. Tā, kas deg, tā, kas sāp, tā, kas klīst. Asinīs, tā, kas kliedz, kad ir nakts. Kad ir nakts. Kad ir tāda, kāda puķu nakts. Puķe vakarā, puķe tumši sarkanā. Mums vēl priekšā nakts, melna nakts, tā nakts. Vieglā dēļa, dungojiet. Putenī, manā baltā pēkli putenī. Sarkanā, tu man paliec tumši sarkanā. Tā, kas deg, tā, kas sāp, tā, kas klīst. Asinīs, tā, kas kliedz, kad ir nakts. Kad ir tā nakts? Kad ir tāda, kāda puķu nakts. Kad ir nakts. Kad ir nakts? Kad ir tāda, kad ir puķu nakts.
Atskan klieciens zālē. Fani Lindai. Linda. Skaļāk var? Tie visi tā vējā, Linda. Linda ir diezgan brašs pārpulks, ne? Es jau jūtu, Mārtiņ, kas te notiks pēc tiešraides, kad te būs karaokas pasākums. Es jau jūtu, kas šodien notiks. Tu jau vēl nabaks tiks mājās. Tā jau ir. Žūrī, ķeramies pie vērtējumiem, teiksim tā, pie komentāriem. Sāksim no tālākā gala. Nedzirdam skaņu. Halo, jā. Viennozīmīgi, ka Linda Miķelsona ir favorīts, un to arī ne tikai mēs te jūtām, bet arī visi klausītāji. Tā kā Linda ir šodienas šī piecinieka zvaigzne noteikti. Aplausus! Lūdzu. Ievai ļoti skaists tembrs, bet Linda, milzīgs paldies par to mīlīgo pozitīvismu, kas strāvoja no tevis. Tiešām paldies! Arī par Lindu bija komentārs. Priekšnieki, ko jūs teiksiet? Es jau neko labi nesaku. Es nesaprotu, kāpēc Inga, ko tu tēloji, Inga? Vai tu nezināji to dziesmu, vai kāpēc tu tā tēlošana, tu gribēji iziet cauri? Satraukums varbūt. Nu, likās kā pilnīgi kaut kā neīstu, kaut kas nepatiesu, tā kā kaut kam kaut ko. Es viņu pirmo reizi, dziedu. Tiek dziedāt dziesmu pirmo reizi. Ko es dziedu? Tu nebija nekā dzirdējusi to dziesmu pirms tam, jā? Nē, es viņu biju dzirdējusi, bet es viņu nebiju dziedājusi. Tu dziedi dušā, mašīnā, ne? Kā es māku, tā es maunu. Bet dari to Tātad dušā. Dari patiesi. Nu, ne manā. Frīds, viņš centās kaut ko uzbraukt, bet viņam šaks sanāca. Jā, aplausus Ingai, lūdzu! Paldies žūrijai, paldies skatītājiem un paldies dalībniekiem. Lūdzu, dalībnieki dodās lejup un nākamais piecinieks nāk augšā. Kur ir nākamais piecinieks ar visādām daigām un agitām? Protams, atgādinu visiem mums sekot Facebookā, visiem skatītājiem, arī visiem, kas ir ieradušies šeit pat uz vietas. Pie mums studijā, sekot Facebookā, jo ik pa laikam mēs izsludinām nelielus konkursus, kuros ir vērtīgs balvas, protams, arī balvas no Gints Buda Rīga. Tā kā aplausus nākamajam pieciniekam par dažām lietām nedaudz vēlāk, bet, es dodos iepazīties ar piecinieku. Esmu Daiga Petrova no Jaunpils, mājasaimniece. Audžu mamma. Ļoti patīk dziedāt. Nevienu izdevību dziedāt nelaiž garām. Karoks vispār tādos klubiņos neesmu dziedājis, bet vairāk esmu dziedājis, teiksim, tādos pasākumos visādos. Teiksim, Latvijas dzimšanas dienās un tādos, jā. Tā jau mēs esam turpināt. Un vēl man ļoti patīk tautas dejas. Tad būs arī dejas. Redzēsim dejas, vai ne? Es ceru tautas dejas. Tā vajag mūziku piemērot. Jā. Es jau tālāk tieši, jā? Jā. Tā jau mēs katrs varētu daudz un dikti par sevi stāstīt, jā? Lūdzu, Agita, no kurienes un ar ko nodarbojamies? Vecumnieki Rīga, vairāk pašlaik Rīga. Un ar ko nodarbojamies? Pilna laika mamma un mācos braukt ar mašīnu. Mācīties braukt ar mašīnu, tas ir svarīgi, tīpaši sievietēm. Labi, aplausus. Tālāk. Vārdu gan īsti nevar izlasīt, rokraksts ir interesants. Lūdzu. Labvakar, sauc mani Sandra. Priecājos ar to un esmu lepna par to, ka esmu divu brīnišķīgu mazmeitiņu Almīte. Lieliski. Un 3 dēlu māmiņa. 3 dēlu māmiņa. Un kas vēl? Protams, arī strādāju. Paldies. Tālāk, lūdzu. Mani sauc Raimonds. Laikam prasīja, par ko es strādāju. Vārds un darbojamies. Raimonds no dzērumiem strādāja par skolotāju, tāpēc arī esmu šodien šeit. Skolotājs. Sveiciens skolēniem! Ērika, lūdzu. Ēriks no dzērumiem. Oi, no kurienes? No dzērumiem. No dzērumiem. Jā. Dzērumiem. No dzērumiem. Redz, cik jauki pasveicam dzērumniekus. Un ar ko nodarbojamies? Policijā strādāju. Kas, lūdzu? Pašvaldības policijā. Visi, kam nav 18, slēpjam. Paldies. Es domāju, šoreiz sāksim no otra gala. Sāksim ar
Ēriku. Ērika, lūdzu, tu esi pirmais, un pēc tam sekos skolotāji, māmīgs un vispārēji, ja? Lūdzu, stājies šeit pat, jūties brīvi, DJ, mūziku. Esiet tiešām prātīgi, nekāds pārāks trokšņus, jo tomēr pašvaldības policija. Te arī būs policists kungs. Nebūs te. Neuzprasot. Pusnaktī zelta zvaigznes, veidama zvaigznes iet. Frīdi. Aizbalstis no aizvesuver, teic, lai tos izdziediet. Priecājās vīdo par sevi, līdz uzausīs viņa vīz. Mēs tev dāvinām sevi, pasaule, pasaulī. Aiziet, nākamais skolotājs. Viss kopā. Tevi pasaulī, mēs tev dāvinām tevi pasaulī, mēs tev dāvinām tevi pasaulī, mēs tev dāvinām sevi pasaulī. Bet Vītols kanāla malā, pie būra, kas sunlaikos ceraut, bet vēl it nekas nav. Kamēr sevim savu mūžīgu peld, par Rīgas jūtiem un grūģī, kā gaisma, kas gadsimtu zelts. Kamēr zemes šis brīnišais kuģis, apkārt sauli kā mūžību mēs sev dāvinām tevi pasaulī. Mēs sev dāvinām tevi pasaulī. Un aiziet! Mēs sev dāvinām tevi pasaulī. Nākamais. Ļoti labi, bet es domāju, ka tev būs jāsāk arī nākošo dziesmu. Jā, es pilnībā piekrītu, priekšnieki. Braucam tālāk. DJ, nākamā dziesma. Jūs zināma? Par sērpošanu kaut kas ir zināms, jā? Un viss kopā! Turu māju pēju es, man metīnā divi puiši. Viņas teic, šodien laiciņš ir jauks. Viņas abas iet, kur mīlas fonds, un kā es kļūstu viņu kompaņons. Meitenes, par viņiem slīdēt man liek. Dziedam mēs surfing, surfing, windsurfing, surfing, surfing, windsurfing. Ir jādzird man, jādzird jūra līdz man, jādzird vējam līdz man. Nākamais. Daigā! Lūdzu, aiziet. Viņas tomēr šodien mīlēs, bet
vienīgā dziesma patrāpījās, jā? Pirmo reizi vispār kaut kur dzirdējis, bet šausmīgi maz dzirdējis esmu šo dziesmu. Paldies. Dzirdējis esmu daudz, bet tā kā, kaut kā neesmu iebraukusi viņā. Ok, mikrofoniņu varam konfiscēt, paldies. Žūrija, lūdzu, klausos jūsos. Jā, taču... Vita, lūdzu. Vai no Mēs tā kaut kā baigi īsi mēģināsim rezumēt šito visu, vai ne? Bija dažas vietas, bija klausāmas, dažas vietas nepārāk īsāk vairs nevarēju. Bet labi, Vitē varat ļausim ko pateikt, jā? Nekas spilgstās nebija tāds, ko ļoti pieminēt, vismaz manā uztverē, vai ne? Tā kā te pat nav īsti ko komentēt. Ja iepriekšējais piesnieks bija tāds, ka tur bija daži labi, slikti, tad tās baigais vidējais tās līmenis. Bet ja žūrijai nav komentāru, tad es laižu dalībniekus vietās, jā? Pašvaldības policija man ļoti patīk. Protams. Nē, tāpēc varam... Kā gan citādā, kā Eriksonai nepatīk. Tā mēs varam ballēties līdz 4 rītā. Jūs vēl būtu tiesa izpildītāji, kā būs pasaukuši nodziedāt. Man ļoti patīk, ka īstenībā Sandra. Super, jā, man arī. Ļoti enerģiska un... Super forša vecmāmiņa, ne? Jā, ļoti enerģiska un karizmātiska, un man liekas jau savu koncertu programmu un jābrauc pa Latviju. Āgitai varētu ieteikt smuku balsu drošāk, nekautrējies. Publikai patīk azarts un tāda aizrautīga pavelciņa. Tev jāiet biežāk uz rockafēnijas trenēties, kā Joka dziedāt. Tieši tā. Biežāk jānāk. Paldies žūrijai. Paldies žūrijai. Ok, procent tālāk. Bet, ko es saku, paldies, jūs droši doties lejā. Atgādinu to, ka mēs šodien visus nepaspēsim noklausīties. Tāpēc mums būs papildu kārta, kad mēs klausīsimies jūs, proti, būs vēl viena atlases kārta. Aplausus! Tas taču jūs priecē, vai ne? Žūrija, jums ir laiks apspriesties. Apspriet par tiem, kuri tiks tālāk. Frīdi, tev tas ir jāizlem, bet es jums, skatītāji, atgādināšu par to, ka iesaku jums tiešām no sirds iesaku sekot mums līdzi Facebookā un regulāri skaties mūsu pārēdus, jo drīzumā, es jums varu parādīt šo baneru lejā, drīzumā mēs izslēgsim dažādus interesantus konkursus, kuros varēsiet laimēt dāvanu karti 100 eiro vērtībā no pirmā vīriešu veļas veikala Latvijā Gints Buda Rīga, kas atrodas Tirdzniecības centrā Galerija Rīga Dzirnavielā 67. Tā ir Eiropā radīts kvalitātes ideāli pieguļoša veļa. Arī es tādu lietoju, tiešām patīkama un pieguļoša. Bet par to laiku es došos pie kāda šeit no klātesošajiem un apvaicāšos, kā tad patika šī reize. Varētu lūgt nedaudz mūs šeit. Kā šodien patika šīs dienas dalībnieki? Ļoti labi. Ļoti labi. Varbūt bija kāds īpašs favorīts? Jā, pats pirmais puisis, kas dziedāja. Frizieris, jā. Frizieris patika, jā? Vienkārši ir varat vēlme pie friziera aizdoties un kāds atlaides saņemt. Tā kā man vīrieši ļoti patīk kā frizieri, bet... Tad iespējams būs jauns klients, jā? Jā. Bet visi bija ļoti labi, atraktīvi. Un kāds ir priekšnojauts, vai ir jau kāds redzams kā nākamā zvaigzne dziedātājs, vai ne tikai kā rokas dziedātājs? Man ļoti patika Ieva. Viņai ļoti skaista balss. Cerams, ka viņa tiks tālāk uz lielās skatuves. Tad šeit mēs turam īkšķus par Ievu, ja? Jā. Superīgi. Es varu došos nedaudz tālāk pie vēl kāda cita. Šeit pie šī cienītais. Nu, tad pastāstam, kā jums patika šīs dienas raidījums? Raidījums bija ļoti baudāms. Šodien bija ļoti daudz tādu skaistu balsu, tiešām daudz dalībnieku, kas labi dziedāja. Bija arī lieliskas dziesmas? Bija arī lieliskas un zināmas dziesmas, jā. Es skatos, tu arī pats dabūji, kā saka, pakamt mikrofonu rokās un nedaudz piedziedāt piedzīdājumu daļu. Nu, tā man sanāca, jā. Nu ko, turēsim īkšķus par to, lai visiem viss veiksmīgi sanāk, bet pa to laiku es jau uzkāpstu uz skatus, šeit pat apakaļ pie Bargas Skarbos žūrijas. Lūdzu, boss, priekšnieki, sauc cilvēkus un visi, kas tiek nosaukti, nāk augšā ātri nāk augšā. Nākam priecīgām sejas izteiksmēm. Visi nosauktie nākam priecīgām sejas izteiksmēm. Inga Indriksone. Indriksone, lūdzu, aplausus, viņi tiek tālāk.
Liene Antiņa. Liene! Armāns Lazinskis. Lienīt, ātrāk jāskrien, nav mūsu laiciņa. Armāns arī nāk ātrāk. Armāns arī ātri, jo ātri. Madara Dzintara Pluša. Arvijs Sellers. Ieva Jēkabsone. Linda Miķelsone. Raimons Jankovskis. Ēriks Jankovskis. Un Sandra Jankovska. Bet tagad ir pienācis tas laiks pasludināt šīs dienas skatītāju balsojuma uzvarētāju. Dāmas un kungi, jūs visvairāk esat nobalsojuši par Lieni Antiņu! Liene, nāc! Es tev apsveicu, balvu tu saņemsi kafejnīcā, neaizsēdies, kā sacīt, jāsaka, ja, sarunāts, bet tu esi sajūsmā? Protams. Super, bet, nu, ir pienācis laiks sākt dziedāt dziesmu, varam slēgt DJ mūziku, bet es jums atgādinu, skatītāji, ka mēs jau tiekamies nākamnedēļ, nākam piekdienas šajā pašā vietā, šajā pašā laikā jūs vēlaties... Un atcerieties vēl, kāpēc šīs dziesmas mēs visi paliekam šeit, izvēlamies no saraksta jūs mīļākās dziesmas un dziedam faktiski jau ilgi un dikti. Un neaizmirstiet, aiziet trenēties dziedāt uz Rock kafejnīcu, Māstaļielā. Nu tad mūzika. Ir jau mūzika. Viss kopā dziedam! Ceļu, ko iet, par vilcienu projām planētām, sliedēm un stālēm, piedurām ziemei polām, un brīvība dzīvo, bet vairāk nekā. Ikreiz tikai gādumā brīnumu jūt, es vēlos vēl tuvāk vēl būt. Nekā, kad nav vairs nekā, es vēlos vēl nociedāt. Dziesmu par laimi, kas nāk, kas negaidot nāk, un paņem aiz rokas mūs. Dziesmu par laimi, kas būs. Es domāju tā, man paliek vēl debesis skrejošais vējš, un saulē kas riem, ceļi, ko Protams, paldies žūrijai par darbu šodien. Ziedi no Ziedu salona, Erantes ziedi. Un, protams, arī Latvijas leģendas grāmata. Grāmata, kas ir jāizlasa katram sevis cienošam latvietim. Šonakt jau tiks izlasīts, vai ne? brīnumu jūt, es vēlos vēl tuvāk tev būt. Nekā, kad nav vairs nekā, es vēlos tev nociedāt. Dziesmu par laimi, kas nāk, kas negaidot nāk, un paņem aiz rokas mūs. Dziesma par laimi, kas būs. Kolēģis, cik fantastisks pavadīts vakars manā mūžā, nav bijis! Es vēl dziedāt novadīt laimi par to, kas nāk, kas negaidot nāk, un paņem aiz rokas mūs. Dziesma par laimi, kas būs. Tev nociedāt. Dziesmu par laimi, kas nāk, kas negaidot nāk, un paņem aiz rokas mūs. Dziesma par laimi, kas būs. Kad būs. Paldies visiem, kas šodien ieradās. Paldies lieliskiem dziedātājiem. Lieliskais 20. desmitnieks. Tieši tā, lieliskais desmitnieks, kas tiek nākamajā kārtā.